Pieteikumu pieņemšana konkursam labākā Daugavpils turistu mītne noslēdzās jau 20. februārī. Savukārt 10. martā notika pirmā konkursa komisijas izbraukuma sēde. Pretendenti tiek vērtēti 3 nominācijās – viesnīcas, viesumājas un jauniešu turistu mītnes. Kopumā Daugavpilī ir 19 viesnīcu biznesa objekti, taču konkursā piedalās tikai 11. Sevišķi varbūt kupls skaits ir viesnīcās, no 8 viesnīcām mums ir pieteikušās 6. Viesumājas varbūt nedaudz mazāk, no 7 viesumājām mums ir 3. Un arī no jauniešu tipa viesumājām no 3 mums ir pieteikušās 2. Konkursantu vidū ir arī tie, kas guva panākumus pēdējā līdzīgā konkursā 2006. gadā. Taču ir arī jauni dalībnieki, kas papildinās informāciju par viesnīcu servisa pakalpojumiem pilsētā. Konkursa mērķis ir novērtēt un stimulēt turistu mītņu biznesa attīstību, pateikties uzņēmējiem un popularizēt viesnīcas kā vienu no svarīgākajām turisma sfēras sastāvdaļām. Mēs apmeklējam Daugavpils pilsētas turistu mītnes, viesnīcas, viesumājas, jauniešu turistu mītnes, kas ir pieteikušies šajā konkursā, vērtējam. Un tad, kad būs turisma konference, labākie, konkurētspējīgākie saņems apbalvojumus. Un, protams, ka šī konkursa mērķis ir veicināt tādu veselīgu un labu konkurenci šī nozarē. Un no otras puses arī pateikt visiem paldies, visiem uzņēmējiem, kas strādā kopā ar mums turisma nozarē un palīdz veidot pilsētas tēlu. Vērtēšana noslēgsies 31. martā. Uzvarētāju apbalvošana ir ieplānota 24. aprīlī Daugavpils 3. starptautiskās turisma konferences laikā.